Labdien visiem! Man ir milzīgs prieks un pateicība, ka es vispār esmu šeit nokļuvusi. Laikam jāsaka paldies Ilzei, kura uzskatīja, ka man ir ko teikt varbūt. Es tā bailīgi, jā. Esi pats savas dzīves saimnieks. Jūs tagad domājat, ka ir ieradusies viena dāma, kura teiks, kā nu būt savas dzīves saimniekam, kurai ir gruntīgi, tā ka es tik visu zinu. Pateikšu godīgi atklāt, da neko es nezinu. Tāpēc, ka dzīve, tas ir nebeidzams process, un šodien es esmu šeit, bet vēl tik daudz priekšā, ka nemitīgi pilnveidoties sanāk, un tāpēc mēs nekad neesam perfekti un nebūsim perfekti. Bet padalīties ar to, kā man ir gājis manā dzīvē un kāpēc es šeit esmu, iespējams, ka es varētu. Kāpēc? Tad, kad man bija 26, man liekas, ne 28, es pirmo reizi sāku domāt, kas notiek manā dzīvē, ko es esmu savārījusi un ko lai es tagad daru ar to visu, kas man ir. Man bija 2 bērni, ģimene, un es sapratu, ka dzīve ir viena. Un ir tikai viena dzīve, ko es varu dzīvot, un tikai viena dzīve, ko es varu pilnveidot. Man bija jāizaudzina bērni. Ģimene, diemžēl, nesanāca tā, kā bija iedomājusies, ka būs. Un ko tad darīt tālāk ar to visu, kas ir? Un es zināju vienu, ka es gribu kaut ko savādāku. Kaut ko savādāku saviem bērniem, arī sev. Es dzīvoju Latgalē toreiz, un es vēlējos būt kaut kas vairāk nekā es tajā brīdī biju, bet es nezināju, kas tas būs, kā var būt. Bet bija skaidrs viens. Man ir 2 bērni. Es esmu atbildīga par to, ko es esmu savārījusi, ko es esmu radījusi, un tikai es varu būt tā, kas var kaut ko mainīt manā dzīvē. Jo kā Marks Aurēlijs ir teicis, ka tev ir tikai viena dzīve, ko tu vari sabojāt, tā ir tavējā. Un tev ir tikai viena dzīve, ko tu vari dzīvot, tā ir tā, kuru tu esi sabojājis. Un tāpēc bija jāizcīna ļoti smagas cīņas pašai ar sevi un jāsaprot, kas es esmu, skaidrības nekādas. Tad uzņemos atbildību, mērķis, saprast, ko es tomēr vēlos dzīvē, nebaidīties, organizēt tādu pašdisciplīnu, brīžiem varbūt sakostiem zobiem, bet, lai es kaut kur nonāktu, man teica, ko tu tagad ņemies? Tev ir 2 bērni, ko tev jāmāca, jāizglīto, ko tu ņemies? Es teicu tā. Ko es varēšu saviem bērniem dot, ja man pašai nekā nav. Un tas personīgā izaugsme, paša izziņa bija tas, kas mani visus šos gadus ir dzinis, un ar bērniem vienmēr var runāt, un bērni ļoti labi saprot. Bet ir skaidrs mūsdienās, tas laikmets ir tik ļoti intensīvs. Jūs to zinat, man nav jums jāstāsta, ka man liekas tā vissmagākā cīņa ir cilvēkam palikt tādam psiholoģiski noturīgam pret to, kas notiek apkārt, pieņemt, dzirdēt troksni, kas visapkārt mums ir, bet saglabāt klusumu sevī. Jo tikai klusumā mēs varam saprast, sadzirdēt, un tas pirmais vārds ir sevis apzināšanās, apzināties, kas es esmu, ko es daru un ko es vēlos. Un tas nav vienkārši. Un tālāk tajā visā troksnī arī tāda uzmanības vadīšana, jeb tāda spēja pārcelt un spēja fokusēt uzmanību, jo mūsu enerģija aiziet tur, kam mēs veltam savu uzmanību. Ja mēs gribam ballītes, mēs ballējamies, ja mēs gribam biznesu, mēs taisam biznesu. Vēl no visiem veselības aspektiem, kā mēs jau te dzirdējām, un tas ir atspriedze, fiziskā un mentālā. Man dzīvē ir bijuši posmi, kad es vienkārši esmu darījusi to, kas man ir jādara, mācījusies, studēju, audzināju bērnus, nodibināju savu biznesu paralēli, un nav laika atspriedzēji. Un tad ir
tu visu laiku vienkārši ej, un kaut kādā brīdī tu lūsti. Tāpēc, ka enerģijas, ja tu neatpūties, kur tad tu enerģiju lai dabū? Un tāpēc apzināties, kas mums katram palīdz atpūsties, ir ļoti svarīgi, vai tas ir teātris, koncerts, daba. Tas ļoti, ļoti noderīgi un palīdz. Emocionālā regulācija ir viens no arī visbūtiskākajiem tādiem psiholoģiskās noturības aspektiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pozitīvās emocijas ir tās, kas mums palīdz. Un piekļuve šīm pozitīvajām emocijām un to arī tāda noturēšana ir veids, kā mēs varam izdzīvot šajā laikmetā, kad no mums tik daudz prasa. Un es vienmēr esmu centusies izvairīties varbūt no tādiem toksiskiem cilvēkiem. Ar toksiskiem es saprotu cilvēkus, kuri pasauli redz melnās krāsās, un viņiem viss ir slikti, un tu vari runāt ar viņu, ko grib, viņš tevi nedzird. Tāpēc, ka viņam ir viens vārds, jā, bet. Un tad atkal ir. Mēs esam pilnīgi savādāki katrs indivīds, un tikai mēs paši, ja mēs apzināmies, kas mēs esam, ko mēs gribam, mēs izvēlamies, ar ko mēs komunicējam, un kur mēs gūstam šīs pozitīvās emocijas, un komunicējam, esam tur, kas dara mūs stiprākus, laimīgākus un labāk skatāmies uz pasauli. Un vēl viena lieta, kas man ir bijis ļoti arī pie paša izziņas un vienmēr svarīgi būt kopā ar tādiem cilvēkiem, kas mūs ceļ. Jā, man ir bijuši brīži, kad es saķeru galvu, es domāju tā, ja es tagad atvēršu muti, vienalga būs stulbi, vienalga, ko es teikšu. Tāpēc, ka tie cilvēki ir tik gudri, tik zinoši, ka es tur nebūtu neko gudrāku nevaru pateikt. Bet tajā brīdī, kad tu esi tur ar viņiem, tu jau auc. Jo nākamreiz tev būs ko pateikt ar viņiem blakus. Un tas dod tādu pozitīvu enerģiju, tu redzi, ka var labāk, var savādāk, un tas palīdz virzīties uz priekšu. Tāpēc šīs cīņas, jā, es aizbraucu uz Londonu, tad nemācēju angliski labi runāt. Uz vieniem kursiem, tāpēc saku, tā vismagākā cīņa ir tieši cīņa pašam ar sevi, pārvarēt sevi, aiziet, sēdēt tajā auditorijā un bailes atvērt muti, jo tu baidies, tāds mazvērtības komplekss. Bet, kad tu tiec tam galā, tas ir iziešana ārpus komforta zonas, un tu kļūsti stiprāks beigās no tā. Un, jā, par motivāciju runājot, protams, ir jābūt motivētam. Mans uzskats ir tāds, es uzņēmēju, man ir komanda, man ir vairāk kā 50 darbinieki, un man izveidojies šo gadu laikā tāds uzskats, ka nevar motivēt to, kas nav pašmotivēts. Ja cilvēks nav gatavs, ja viņš negrib vai nezina, tu vari algu pielikt, tas ir īstermiņa risinājums, vari vienalga, ko dot, jēga nebūs. Tad cilvēks ir tikai, ja mēs paši vēlamies, mēs daram, ejam, un tie cilvēki ir tādi, drives, kā Jānis saka, ja, kolēģi, tas viņiem ir. Bet es esmu arī daudz mācījusies, un tad tur ir pēc psihoterapeita Ērika Bernca domām, un es dzīvē arī pārliecinās, ka tas tā ir. Bērniem līdz 6 gadu vecumam noformējas tās personības, jeb dzīves motivācijas, tā tipi, kas ir 3, tas ir winner, jeb uzvarētājs, loser, zaudētājs un non-winner, jeb neuzvarētājs. Un, ja cilvēks pēc sava tipa ir winner, tad vienmēr ir vienā vai otrā veidā, bet vienalga, kā es rīkošos, un es iešu un es gūšu panākumus. Protams, tas nenozīmē skriet ar pieri sienā. Nē, atkal, kad tu sevi apzinies, jā, tu ej, dari, skaties, kas notiek, darbojies. Lūzers, es nemaz nemēģināšu, lai man nebūtu vilšanās. Jūs arī zinat tos cilvēkus, jā, kas saka, ko tad es, kāpēc es iešu uz vēlēšanām? Tāpat taču nekas nemainīsies. Kāpēc man iet mācīties? Taču nekas nemainīsies. Es nemaz neiešu pieteikties uz jauno darbu, tāpēc, ka tāpat man nekas nebūs.
Un vēl viena kategorija tātad ir non-winner, jeb neuzvarētāji, jo šie cilvēki uzskata pārsvarā ir tikai viens veids, kā es varu būt laimīgs. Un šie cilvēki ir tādi, kas, teiksim, es varu būt tikai ar šo, tu būsi mans vīrs, līdz kapam malai, un tikai es kopā ar tevi būšu laimīgi, ja tu mani pametīsi, es nogalināšu tevi, sevi, bērnus, vēl kaut ko. Un tas ir, es ļoti dramatizēju, ir tāda tipa cilvēki. Tikai šajā darbā man to vajag. Es tikai ar tādu mašīnu braukšu, tāpēc man ir tas BMW vajadzīgs par katru cenu. Īstenībā šiem cilvēkiem ir problēmas ar pašapziņu, un viņi tādā veidā cenšas. Tāpēc, protams, vieglākais, man liekas, un tas dzīves motivētākais, jā, tas ir uzvarētājs, kurš ies un darīs, bet apzinoties to, apzinoties savas vājās puses, varbūt, ka kādā brīdī es arī mēģinu nostāties zaudētāja lomā, jā, vai tad es to uzreiz apzinos, ok, kas tad tas tagad tāds bija, kāpēc es tur nevaru iet un pieteikties uz šo darbu. Mēs varam ar sevi strādāt, un mēs varam uzlabot savu dzīves kvalitāti tādējādi. Vēl viens fakts, ko tad, kad es dibināju savu uzņēmumu, mans mentors toreizējais Jānis, jā, šis ir manā dzīvē vienmēr bijis tāds, ka dzīvē nav pareizu vai nepareizu lēmumu. Ir tikai neizmantotas iespējas un tīri cilvēciskas bailes kļūdīties. Un tā arī ir. Es jums sākumā teicu, ka es nevaru izstāstīt to perfekto recepti, jo tādas receptes nav. Mums katram ir sava dzīve un savas atbildības. Un šie lēmumi, ko mēs esam pieņēmuši, jautājums ir tikai par attieksmi. Kā mēs skatāmies? Vai mēs sakām, ok, šis bija labi, baigi forši, jā? Vai tad paskatāmies atpakaļ, ok, šis bija, bet es no tā mācījos. Jo jebkurš lēmums, arī nepareiza varbūt, manā gadījumā, teiksim, nepareiza dzīves biedra izvēlēšanās, lai audzinātu bērnus kopā, tas bija mans lēmums. Es to īstenoju, tā bija mana izvēle. Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka nav galīgi tā kā vajag, tad bija lēmums aiziet, bet no šīm attiecībām cilvēks, manā gadījumā, es kļuvu tikai stiprāka. Tāpēc, ka es caur šīm, varbūt sāpīgajām pieredzēm, cilvēks spēja iegūt spēku, virzīties uz priekšu un strādāt ar sevi. Un jautājums tikai par attieksmi. Kā mēs skatāmies uz tām lietām, kas notiek mūsu dzīvēs. Un šeit var izmantot, es arī skatos to zero ground thinking, kas ir tāds jautājums, ko mēs varam regulāri sev uzdot. Zinot to, ko es zinu tagad, vai es darītu to, ko es daru tagad. Tas ir īstenībā tāda atskatīšanās uz savu dzīvi atpakaļ un ar savu tādu svaigu šodienas skatu. Un ziniet, lai man cik dzīvē ir bijis sāpīgi kādreiz, lai man kā ir gājis, es nemainītu neko no tā, ko es esmu piedzīvojusi. Un to es zinu ļoti, ļoti skaidri. Un par motivācijām un lēmumiem, droši vien tā lielākā būtība ir tāda, ka jēgu atrast. Un ja kaut ko cilvēks dara un neredz tam jēgu, tad tas viss noved pie izdegšanas. Tas ir stāsts par to, ka mēs pazaudējamies tajā visā. Pazūd, kāpēc man vispār tas ir vajadzīgs. Un jo vecākais palieku, jo es biežāk sev tagad uzdot šo jautājumu, ko man tas dod? Jo ir ļoti būtiski, tā kā mēs piedzimstam 1 metrs, metra mērs, jā? Un tad iet gadi, un tas nogrieznīts paliek arvien īsāks. Un mēs zinām visi, kur mēs ejam. Un tad tajā atlikušajā laikā nodzīvot to, izdarīt lietas, jo man arī gribās tik daudz vēl, bet jēga tad, vai man to vajag? Super jautājums. Ja nav mērķa cilvēkam, nav arī motivācijas. Ja tu skrien kaut kur plūsti,
Priekškam, viss jau notiek, vai ne? Tāpatās. Bet par mērķi runājot, arī, tā kā strēlnieks izšauj bultu, iespējams vēja plūsma būs, iespējams uzpūtīs, un tā bulta iespējams nebūs desmitniekā, iespējams novirzīsies. Līdz ar to svarīgākais jau nav tas pats mērķis, kas ir. Ir zināt, ka tas tur ir, bet tās sīkās, mazās ikdienas darbības, ko mēs daram, tas process, kā Ziedonis teicis, ir, ka tās lielās laimes jau nemaz nav tādas, ir tikai mazās laimītes. Un tā jēga jau ir tajā, ka dzīve ir kā ceļš, tu ej, tu kaut ko izdari, sasniedz vienu soli, un tu priecājies par to, kas ir. Un tu nonāc pie tā mērķa, iespējams nonāksi pilnīgi savādākā veidā, nekā tu esi domājis, ja tu turēsi prātu savu atvērtu. Jo dzīve piespēlē ļoti, ļoti daudz izdevības. Bet ja tu koncentrējies tikai uz mērķi, izdevības var nepamanīt. Jā, kā jau es teicu iepriekš arī, ka toksiski cilvēki domas, negatīvās domas, un domas ir spēks. Ko tu domā, tas tu arī esi. Un ja mēs ļaujamies sev būt nomāktam, sadrūmušam, un nomāktība ir lipīga. Kāpēc es teicu, jāizvairās no toksiskiem cilvēkiem? Tāpēc, un tad mēs, un par stresu arī. Stress ir veselīgs mazās devās, tāpēc, ka stress arī nozīmē, ka notiek kaut kāds progress, tev ir stresiņš, tātad ir pārmaiņas, tu virzies uz augšu. Kaut kas notiek tavā dzīvē. Jo nogalina mūsu dzīvē tas, ka nekas nenotiek. Un nenotiek, jo nevar sev samelot. Es arī biju uz izdegšanas sliekšņa gandrīz, apmēram pusotru gadu atpakaļ, Covid un viss, un uzņēmums. Un ne jau tas, ka tas stress man bija tāds, kas bija tā kā iesprūdus, nezināju, ko man tālāk darīt un kā būt. Un tieši tas jau ir tas, ka nekas nenotiek. Tu peries, tur kaut ko domā, un kamēr tu nepieņem lēmumu, man ir jāmaina kaut kas, un ir bailes. Tikmēr jau ir tas milzīgais stress, jo tas ir mūsu ķermenis, un mūsu ķermenis ir mūsu templis, kas mums pasaka, Lilita, kaut kas nav labi ar tevi. Ja nav stresa vai nav tādas virzības, ja pārmaiņu, varbūt izaicinājumu, jūs ziniet, visklusākā vieta pilsētā ir kapsēta, jo tur nenotiek vairāk nekas. Kamēr mēs dzīvojam, kamēr mēs esam, tikmēr notiek. Jautājums, kā to balansēt, neuzņemties pa daudz, arī manā gadījumā, neuzņemties pa daudz lietas, neskriet, ar pieres sienā es negribu teikt, bet, jo, mēs kā es un jūs, kā cilvēki, mēs tādos 4 kvadrantos, kā es arī kā integrālā prāta trenere skatos, uz, tad es esmu Lilita, un tad ir, kā es rīkojos, lai iegūtu to, ko es esmu izdomājis, varbūt, ko man vajag, kā es rīkojos, kā es daru, tad kā es sevi izpaužu uz ārpusi. Un tad ir cilvēks, kā mēs sadarbojamies ar citiem cilvēkiem. Mēs tad 4 kvadrantos. Kādas ir manas attiecības ar kolēģiem, ar ģimeni, kas man ir svarīgi un viss. Un tad ir mēs visi kā kopiena, kā sistēma, kā mēs ierakstamies tajā visā. Un tas būtiskākais jau ir tas, ka mēs visi šie 4 ir vienlīdz svarīgi, tāpēc mēs runājam daudz par līdzsvaru, tāpēc mēs runājam par harmoniju dzīves, jo no savas pieredzes, ja mēs tā kā beņķīti sanāk, ka kaut kāda kāja trūkst, ja koncentrējos uz kaut ko. Tad, kad man bija jāaudzina bērni, es koncentrējos uz to, ka man ir jāspēj nopelnīt pietiekoši, lai es varētu izaudzināt, izskolot bērnus, lai es pati varētu, un es vienkārši darīju to, kas jādara. Mācījos, biznes, darbojos. Attiecības palika kaut kur, tāpēc, ka man vienkārši tam nebija laika. Man bija prioritāte tātad izaudzināt bērnus. Tajā brīdī, kad bērni izauga,
uzņēmums arī veiksmīgi bija jau izaudzis un tā. Un tad es tā, Lilitā, ok, tu esi viena. Un ko tad tālāk tagad darīsim? Un tad es apzinos arī to, tā kā vēlos būt ar kādu, jo cilvēks nav radīts būt viens. Un tad atkal es apzinos, ko es vēlos. Ne jau princi baltā zirgā, princiu nav. Bet, nu, ņemot vērā pieredzi un visu un cilvēks, un atkal mērķtiecīgi, es zināju, nu, tā kā kādu cilvēku savā dzīvē gribētu. Un tad, protams, mums kā sievietēm bieži vien ir aktuāli, ļoti bieži ir aktuāli, kur tad, un tad jautājums ir tā, vai tu aizies uz krogu, tur viņu satikt, nu, tur būs attiecīgi kontingenta cilvēki, ja? Vai tu brauksi uz zinātnisku konferenci, kur būs vēl citi cilvēki. Un tikai no pašas ir atkarīgs, tātad, kur tu iesi un kā tu darīsi, lai tu realizētu savus mērķus. Un tajā brīdī, nu, kad atkal tātad šis fokus uz attiecībām novirzījās, un tur atkal viss notika. Un tagad, laikam, nedrīkst tā teikt, jo nu, būtībā man ir viss, ko es dzīvē vēlējusies. Un ko tad tālāk darīt? Bizness ir, darbs ir, ģimene arī ir, super bērni un viss notiek. Tad, lai mēs varētu kaut kur aiziet, ir jāsaprot, ko vēlamies, ko mēs daram, kā mēs sevi izglītojam, mācam, pašdisciplīna. Un šī pašdisciplīna ir tas, ko par to motivēšanu. Vai es ceļos no rīta, jo līdz 40 gadiem cilvēks vēl, man viens kolēģis kādreiz teica, līdz 40 gadiem tu ņirgājies pa savu ķermeni, pēc tam ķermenis sāk ņirgāties pa tevi. Un lielā mērā tā arī ir. Un bieži vien, teiksim, uzturs, ēdienas, fiziskās aktivitātes, citreiz, kā mums ir mēdz būt? Kaut kāda sviestmaize, nu nav veselīgi vai kas? Ai, ārā jāmet, nu nemetīs taču ārā apēdīšu labāk. Tātad mēs metam miskastē, nemetam miskastē, iemetam sevī. Pašdisciplīna, metam, daram, nedaram. Nu, lūk, kā mēs fokusējam uzmanību uz to, nu, kas notiek apkārt, un uzņemamies šo pilnu atbildību par savu dzīvi. Ēdiens, miegs, atpūta. Jo ir lielāks saspringums, jo lielākam ir jābūt atslābumam. Un vēl, lai par savu dzīvi būtu noteicējis tomēr tu pats, ir bieži vien ir vērts atteikties no tādiem īstermiņa labumiem, skatoties uz nākotnes ieguvumiem. Un tur arī zinātniski ir pierādīts, ka tie bērni, kas, teiksim, atsakās, nu uzreiz neapēd to konfektīti tagad, jā, bet viņš tā kā padomā par vēlāku baudu, tie dzīvē sasniedz vairāk kaut ko. Jo cilvēks ir, mums ir ļoti daudz visādu apkārt izaicinājumu. Tā kā, ja mēs spējam pateikt nē lietām, kas mums tajā brīdī rada īstermiņa apmierinājumu, bet nākotnē mums tomēr nedod to pievienoto vērtību, tad iespējams, tā mēs tālāk tiekam. Kas palīdz vēl? Man vienmēr ir palīdzējis arī šī, par ko jau ne tikai mums ir, ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, ko teicāt tātad jūsu priekšnieks. Katru darbu, attieksme pret lietām, pret darbu, izdarīt tā, it kā tas būtu pēdējais tavā mūžā. Un šeit man tāda vienmēr, ko es atceros tādu stāstu par vienu namdari, kurš būvē fantastiskas mājas. Un viņš bija tik ļoti labs un tie visi klienti tika apmierināti, bet viņš jau bija vecs un piekusis un viņš teica priekšniekam, es gribu pensiju, prom. Priekšnieks teica, lūdzu, uzbūvē vēl vienu māju. Bet namdaris, nē, beigās, labi. Bet viņam jau viss bija tik tālu, ka viņš vienkārši uzbūvēja, varbūt kāda siena šķībā, ka varbūt durvis ne tā. Viņam vienkārši viss bija
apnicis, viņš bija noguris. Un tad, kad priekšnieks teica, ok, tad cilvēks iet pensijā, tad priekšnieks teica, šo māju es gribu uzdāvināt tev. Tad tā attieksme, kā mēs darām lietas, vienmēr izdarīt vairāk, nekā no mums gaida. Bet tas nenozīmē to, ka mums vajag izdarīt un izstiepties kā paklājiņiem, bet attieksme tāda iedot, nevis, es arī esmu darba devēja un esmu bijusi darba ņēmēja, bet man vienmēr ir tāds princips bijis, nevis pirmais jautājums, kas man par to būs, da nekas nebūs, bet ko es izdarīšu un pēc tam būs. Es, kad sāku savu biznesu, arī man pirmā doma bija, es pēc izglītības esmu ekonomists, grāmatvedis, un man pirmā doma bija palīdzēt cilvēkiem ar to, ko es māku. Nevis, ka man samaksās 1 000 vai vēl kaut kā, bet tā attieksme, kad mēs uzņemamies šo atbildību un pienākumu un daram labāko, ko mēs tajā brīdī varam. Un ticiet man, atnāk atpakaļ. Atnāk atpakaļ tas, jo pasaule atsaucas mums tā, kā mēs viņai sakām. Un vislielākās uzvaras ir uzvaras pašai pār sevi. Un šeit nav, jā, mums ir konkurenti apkārt, mums ir ļoti, bet vienīgais cilvēks, ar ko mēs varam līdzināties, esam mēs paši. Un ja es esmu pārvarējis, es nemācēju peldēt, es fantastiski ļoti baidījos no ūdens, un 40 gados, kad es izdomāju, bet man ir jāiemācās peldēt, tā panika, un es pārvarēju sevi. Es gāju uz Olimpisko sporta centru baseina, es iemācījos peldēt. Un tajā brīdī, kad es spēju nopeldēt tos 400 metrus tur atpakaļ, es zinu, ka olimpiskie čempioni peld un daudz vairāk un ātrāk, bet man pilnīgi vienalga, kā peld viņi. Man bija svarīgi, ka es izdarīju, es tiku pāri savām bailēm, un es iemācījos. Un tagad es varu iepeldēt ezerā, nevis iebrist līdz šeit, un tad uz krastu peldēt. Es joprojām baidos no ūdens, bet tās bailes ir mazliet savādākas. Tāpēc vienīgais cilvēks, ar ko jūs konkurējat savā dzīvē, esat jūs paši. Un ja jūs šodien esat labāki par to, kāda mēs bijām vakar, tā ir uzvara, un tā ir arī mēs esam savas dzīves saimnieki. Mūsdienās ir ļoti par attiecību robežām, mēs varam daudz runāt, un droši vien vislielākās problēmas arī izdegšanas un stresi un visi sākas tad, kad mēs neievērojam robežas. Mēs neievērojam ne tikai savas robežas, mēs neapzināmies savas robežas, un mēs neievērojam citu cilvēku robežas. Jo, ja mēs, kā es teicu, mēs miedarbojamies, mēs esam pilnīgi katrs savādāks. Ja, ja mēs stāvam, es stāvu šajā pusē durvīm, jūs stāvat tajā, un es saku, rokturis ir durvi kreisajā pusē, jūs sakat labajā, mums abiem ir taisnība. Tāpēc saprast un pieņemt otru cilvēku, ka viņš var domāt savādāk, un noformulēt arī sev, kādas ir manas robežas. Man ir telefonā laiks man, privātais, kad mani var sazvanīt tikai ģimene. No 9 rītā sākas, kad man beidzas šis laiks, tad man var sazvanīt citi. Un vakarā, man liekas, 8 vakarā klientiem es jau pēc 6 neatbildu uz telefonu zvaniem, un ticiet, man viņi arī nezvana. Un es kā darba devējs arī ievēroju savu darbinieku robežas. Es esmu noformulējis, tad manas robežas ir mans darba laiks, un es eju uz toleti bez telefona. Ir cilvēki, kas iet ar telefonu, uz teātri, bet man ir mans laiks, un līdz ar to es arī nepārkāpju citu cilvēku robežas. Es nezvanīšu pēc darba, es nezvanīšu brīvdienā. Tā ir vienkārši cieņa vienam pret otru. Šīs robežas ir jānokomunicē ar citiem. Un te es varu pateikt tādu savu pieredzi, varbūt tas nav nekas slikts, bet jo pārliecinātāks tu esi par sevi, jo vairāk tu sevi apzinies,
jo, nu, tā kā esi savas dzīves saimnieks, jo citiem cilvēkiem tu esi neērtāks būtībā. Un tur ir tas risks, es negribu teikt risks, īstenībā cilvēkam ir jābūt ļoti stipram savā, kad viņš sevi apzinās, tu esi spēcīgs, bet tu neesi ne rupšs, ne nelaipnis, jo cilvēki mēs visi mēdzam bišķi manipulēt ar citiem, lai iegūtu sev vēlamo rezultātu, jo katram sava interese, kā es teicu, mēs miedarbojamies. Jautājums, tad, kad pārklājas mūsu intereses, kā mēs ar to tiekam galā. Un šīs robežas, ja tu pasaki, tātad es neatbildu pēc 6, nokomunicēt, pateikt citiem, respektē, bet no sākuma es redzu arī kolēģi darbā, kas no kā mēs baidamies parasti, arī es esmu visam gājusi tam cauri, man gribas būt labai, man gribas izdarīt tā, lai viņš jūtas labi, lai mans darba devējs, es pastrādāšu vakarā līdz 9, ja? Es aiziešu zobus sakodusi, varbūt kaut kur tikties ar draudzeni, kaut es galīgi negribu, man tas neinteresē, bet draudzene uz mani apvainosies. Kur problēma? Ja tā būs īsta draudzene, viņa neapvainosies. Es pateikšu, man šodien nav noskaņojums, piedot, es aiziešu citu reizi. Man ir mazbērni, un man ļoti gribētos vairāk laika pavadīt, bet ir tā, kā ir. Un ja man ir atvaļinājums vasarā, es meitai saku, man ir atvaļinājums, es varēšu paņemt mazbērnus, bet uz 3 dienām, teiksim, vai 4, jo es labi zinu, ka man ir jāatpūšās. Jo, ja es to neizdarīšu, es nevarēšu, es nodarīšu sev pāri. Un lai vai cik es ļoti mīlu savus bērnus, mazbērnus, man ir robežas arī pret viņiem. Un es respektēju arī viņu robežas. Es nebāžos viņu dzīvēs ar telefonu zvaniem katru dienu. Kā tev iet? Vajadzēs, mani piezvanīs. Es būšu blakus tad, kad viņiem mani vajadzēs. Un šīs robežas ir jānotur. Tas nav viegli, jo mums gribas būt labiem. Mums gribas būt labiem pret citiem, liekot novārtā sevi. Robežas ir elastīgas. Arī ir, nevar, tā kā iekaut kā akmenī, ne pa labi, ne pa kreisi. Es neatbildu, kā es teicu, uz klientu zvaniem, tad man nebija privātais laiks telefonā. Bet vienu reizi man zvana klients, kurš man nekad nav zvanījis, ir 9 vakarā. Es ieraugu un es paceļu telefonu, jo es zinu, viņš nekad nav zvanījis, tātad kaut kas ir noticis. Viņam mani vajag, tā arī bija. Viņš ļoti atvainojās, tātad ir momenti, kad mēs reaģējam, bet tas ir arī pie apzināšanās. Un ievērot citu robežas, ja mēs gribam, lai mūs ciena, mums arī citi cilvēki ir jāciena. Kā saugsi, tā atsauksies. Un, protams, pilna atbildība par savu teritoriju. Tas, ko mēs daram, kā mēs daram, vai mēs daram pāri citiem. Un man bija saruna ar manu kolēģi vakar, un man kolēģi saka, viņa sūdzējās par citu kolēģi, un saka, viņš manī neklausās, viņš runā man pāri, un es uztaisīju sapulci. Un mēs tagad sēžam pie tā galda, un es skatos 2 kolēģi, tā kolēģi, kura teica, ka viņai runā pāri, viņā neklausās, es sēžu, es skatos, bet viņa jau dara tieši to pašu. Kolēģis runā, un viņa runā viņam pāri. Un es viņai saku, Inga, saprotiet, mēs gribam, lai mūsos ieklausās, bet tajā pašā laikā mēs neieklausamies citos. Iesākam no sākuma ar sevi, jo vienīgais cilvēks, ko mēs dzīvē varam mainīt, esam mēs paši. Neviens cits. Neviens cits, neko. Lūk, un dzīve ir izaicinājums. Un teikt dzīvē, jā, tas nozīmē, ka būt tam, kas es esmu. Pieņemt sevi ar visiem plusiem, ar mīnusiem, ar visiem tarakāniem, kas mums ir galvās. Pieņemt sevi, mīlēt sevi. Strādāt pie sevis, lai būtu sevis labākā versija ik pēc katru dienu. Jo tad, kad mēs nonāksim tajā nogriežņa gala punktā,
tie ārējie mērķi, kas mums ir bijuši, tie būtībā nav svarīgi. Svarīgs beigās būs tikai tas, par kādu cilvēku tu būsi kļuvis. Un, ja neiziesim ārpus savas komforta zonas, tad būtībā neko vērtīgu dzīvē arī nesasniegsim. Tāpēc ir šie izaicinājumi. Un teikt dzīvei, jā, skatīties. Un tad, kad es izdarīju kaut ko, ko esi vēlējies, pājam drusciņu maliņā, paskatāmies, dzīve piekoriģēs. Piekoriģēs. Un iespējams, es kādreiz sarunās ar kolēģiem vēroju, ka mūsu vadības sapulces, man ir ideja. Bet tad, kad mēs izdiskutējam, beigās tas rezultāts ir mazliet savādāks, nekā es sākotnēji biju iedomājusies. Bet tas jau nav sliktāks. Līdz ar to izdaram, atkāpjamies, ieelpojam dziļi, paskatāmies. Jo tas ir tāda veida, izaicinājums, bet tur ir tā stāsts par to dzīvošanu plūsmā. Jo mums dzīve piedāvā tik milzīgi daudz iespējas. Iespējams, jūs pie manis atnāksiet, teiksiet, Lilita, kaut ko, un manī norezonēs. Iespējams, šodien kādam no jums norezonēs tas, ko es esmu teikusi, un varbūt jūs saskatīsiet sev jaunu iespēju no viena maza teikuma kriksīša. Bet jebkurā gadījumā, ja ir iespēja un piedāvājums, un ja pateiks nē, tad jau arī nezinās, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Varbūt tad mēģināt, nesanāk, mēģināt vēlreiz, un tad sanāks, nevis ierakties un teikt, nē, es to nevaru, mēs varam. Es zinu, ka varam. Paldies jums!